believers. They are the clubs, one shaped by the legacy. Mike going inside. Silva posting up, and that's going to be a traveling violation. Good defense by Veferiga. Really know how to crush the paints. Credit to Richard Manax there with the tough defense against the bike. Bodley goes behind the back, and oh my goodness! Well, Silva, I don't know what was more impressive, the elevation or the dime from Bodley. Look out below. Ike Showtime. On a kick out. There's a deep dribble again coming from Lekevicius. Two good looks there for Ike. That's well defended by Veferiga. Oh, nice no-look time. And Ilya Sidorov coming off the bench and making it. Bodley going back door. Well, the pass came a little bit too late. Good into. Nice dime finds Toto. Toto bumps, goes in. Back on. Just aggressive. Zbiskus is also subbed into the game. That's the second shot sport's coming up and neatly tucked away by Van Aert. So Veferiga doing the little things to remain in the game. That's much better. seal ette võtma peavad päris hästi tegelikult aitas, aga võib-olla polnud nii hästi vaja, sellepärast et Vanaks jääb selle tulemusel täiesti vabaks. Ja juttu puhusid, siis tunnistas ausalt, et Peemoltit ta natuke rohkem ootab ja kindlasti täna sellele tähelepanu meeskonna oli särgi selga tõmbab või juba on tõmbanud. Ja teine mees, kes siis Keila korvpallikoolis siin alles paar päeva tagasi lahkus, oli tal VEF lausa 37 punkti lajatas, kui Kilps paneb selle viskena lihtsalt vastu lauda, aga tuleb ründelaud neile ja aga nüüd läheb taas vabavise mööda ja jääb 12 punkti peale, 48-79, kui minut 45 kolmanda veerandaja lõpuni siin minna on. Väga ilus rünnak siit VEF-ilt, Sidorov riputab selle palli ja Vanaks läheb, vajutab selle kahe käega, tema panust vaja ja ei tea, mis see mees täna segab, kas see, et peab seal korvi all kõvasti võitlema. Izdosies šajā sezonā Latvijas universitātei. Protams, tāds traucējošs faktors viņiem arī budžets. Ikmēr Vanaks precīzi no tālās distances. Nedaudz neprecīzi. Būtu bijusi skaista epizode. Vanaks šeit labi nospēlē aizsardzībā ar ātrām rokām. Un tāds gaužām vienkārši 2+1 gājiens izslēdz šajā epizodē Kazāks pilnībā. Manuprāt, vēl varēja viņš patraucēt šo 2+1 gājienu. Redzam, sameklē kontaktu Vanaks un Kazaks šoreiz diezgan vienkārši ielai šo 2+1. Šodien pieredze laukumā. Vanaks pabeidz līdz galam savu 2+1 gājienu. Atklāts bumbas. Tikmēr pazaudē bumbu uzbrukumā. Un skaists eiro solis Vanaka izpildījumā. Vienais garām šortam. Un neizmanto labi iespēju, tikmēr tilp. Sidorovs ar bumbu. Izskrien Aleksandrovs. Līdz galam neuzliek bloku, noskrien garam. Vanaks pie bumbas. Labs caurgājiens Vanagam. Un Ričards lieliski pabeidz trešo cerdaļu Vefiņam. Bet skatoties tā bumbu tilpam, Tilps savā kārtējā caurgājienā šajā cerdaļā izmet beigās ārā Vanagam un Vanaks. Lieliski trāp no tālās distances un šobrīd nekas cits vairs Latvijas universitātei neatliek kā pieprasīt minūtes pārtraukumu. Redzam, šeit labi, Tilps atrod partneri un Vanaks ar. Basketbolu pret vīriešiem. Es par U22 vecuma zēniem Vermoža, Ričards Daniels Vanaks. Tikmēr būs vēl divi ierobežojuši Duselu. Visi mēģināja viņam tikt pie
Bumbas vai tik kaut cik saka. Porters laužas garām gājienām, tiek līdz metienam, tas nav precīzs, Vēfieši saglabā bumbu, Vānāks tiek līdz metienam un līdz ar pirmās ceturdaļas beigu sirēnu ir sekmīgs. Vajāru, Šimanskis izkāpj ārpus lauka robežu, groza intermetiem, bet tas nav precīzs no Vīckīs. Tiek pie bumbas uzbrukumā un ar otro iespēju arī vēl neizdodas gūt punktus, varbūt ar trešo, jo bumba paliek viņa rīcībā un tā arī notiek. Ričards Daniels Vānāks ir sekmīgs no groza apakšas. Nav izdevies sev apliecināt, meklē jaunu darbu vietu. Tagad Sidros met no tālienēs precīzi. Kārtību uzbrukumā un Sandros iesaistīja ciņā pēc minūtes pārtraukuma. Vānāks groza apakšā, triecbumbu grozā no augšas. Petrovičs vēlreiz mēģina uzlaukt pretinieka aizsardzību un vēlreiz tiek bloķēts pagaidām. Paliek rīcībā Kils, Vānagam. Vānāks dodas garām gājienā un gūst punktus no groza apakšas. Viņš viņu labi izspiež ārā, jo tālu vajag saņemt bumbu Kilman. Vānāks garām gājienā, nav precīzi, bet piezīme fiksēta liepainiekiem. Turklāt neraksturīgi Vānagam. Bērnāns saspēlēs ar Novīcku, Novīckis izspēlē Vānagam. Vānāks, Māna dodas to grozām un piezīmē pret Maina Būmēstam. Atkal tā garāks sastāvs, starta piecinieku gariem spēlētājiem laukā. Un nav trešais numurs spēlēs, tad pavisam garu sastāvu. Liepainieku presingu, bet turpina savu uzbrukumu pozicionāli. Vānāks met no tālienes un met precīzi. Būtu 7 punktus, izcīnīt 5 atlēkšās bumbas, bet pēdējā piezīme viņam tehniskā par tāvošanu. Basketbols notāda, uzsēlas no tālienes, met garām un beigu rezultātu 83-71. Savukārt 19 punkti un 5 atlēkušās bumbas Ričardam Vānagam. Līdzi. Avotiņš tikmēr ir precīzi savos sodmetienos. Šos nav pārāk labi atklājies, bet Vānāks. Vānāks, protams, ir ļoti labs šajā spēles elementā. Vienā no svarīgākiem basketbola spēles elementiem, proti metienā. Ukrainas čempionātā, bet tagad jau Rinalds Sirsniņš ir viņam darba devējs. Uz tablo pretī Ogres. Būtiem punktiem. Vānagam ielec rokās atlēkusi bumba un viņš šo dāvā. Cits dārgais Poljakovs, Sīpoliņš un Šundels. Ričards Daniels Vānāks tikmēr turpina grāt punktus otrā laukuma pusē.